Solis uz priekšu spērts Ogres un Ikšķeles vienotās turisma aģentūras darbības sakārtošanā. Ikšķeles domes deputāti pēc garām diskusijām apstiprinājuši aģentūras nolikumu kā saistošos noteikumus. Mēs arī aizsūtījām savu variantu uz ministriju apstiprināšanai, un mēs esam saņēmuši pagājušajā nedēļu šo vērtējumu no mūsu pāraugošās ministrijas, un viņi ir akceptējuši šo Ogres variantu. Atbalstu neguva deputātu ierosinājums. Aģentūras uzraudzības padomē iekļaut arī Sijā Rīgas meža pārstāvjus. Minētie labojumi Zilo kalnu aktīvās atpūtas kompleksa projektu varētu aizkavēt pat par vairākiem mēnešiem. Mūsu domas sēde arī šiem jautājumiem ir jāiziet cauri. Ja? Un tad mūsu tā doma un sapnis par to, ka mēs varētu statēt šīs pārobežu projektos, tad tas izkūpēs. Ja? Iespēju piesaistīt finansējumu. Visticamāk, ka Ogre un Ikšķele izmantos iespēju piesaistīt finansējumu iekārtām, piemēram, sniega mašīnai. Realizējot Zilo kalnu aktīvās atpūtas kompleksa projektu, Ogre un Ikšķele pārrobežu projektu konkursos varētu startēt kopā ar Madonas kolēģiem, kuriem līdzīga pieredze aktīvās atpūtas trašu izveidošanā bijusi ar Igauniem. Ar Rīgas mežiem mēs esam panākuši vienošanos, kad mēs pa pāris 100 latiem spēsim, kad viņi atdos visus šos Zilos kalnus nomā, ilgtermiņu nomā, un šī nomas līgumā mēs arī varam paredzēt, kad ar laiku mēs arī varam mainīt šīs teritorijas, lai viņas būtu mūsu īpašumā, nebūtu Rīgas mežiem. Un es gribētu teikt, ka nav liederīgi iesaistīt varbūt tās Rīgas mežus, jo Rīgas meži paši nav izteikuši šī aģentūra šādu vēlēšanos kaut kur iesaistīties. Viņi atdod nomā, viņi savas funkcijas ar to ir beiguši, un mēs lemjam par mūsu pašu budžetiem, lemjam par mūsu naudām. Uzraudzības padomes pirmā sēde tiks sasaukta piektdien 26. novembrī. Sēdes laikā plāno izsludināt konkursu uz aģentūras direktora amatu. Zanda Treško, Ogres televīzija.